Laipni lūgti. Šodien mēs iedziļināsimies stāstā par kurapatiem. Tas ir mežs turpat netālu no Minskas, Baltkrievijā. Jā, bet tā nav tikai vienkārši vieta kartē. Tas ir kļuvis par tādu smagu simbolu. Simbolu pagātnes traģēdijām, kas joprojām ir aktuālas. Tieši tā. Un ko mēs izmantosim šai sarunai? Mums ir divi veidi materiāli. Viens ir diezgan plašs Wikipēdijas raksts, tiesa spāņu valodā, bet tur ir apkopoti fakti, notikumu gaita, dažādi viedokļi. Un otrs? Otrs ir fragmenti no vienas diskusijas. Tur piedalījās vēsturnieks Zjanons Pazņaks. Viņš bija, viens no pirmajiem, kas šo vietu vispār atklāja un sāka pētīt. Skaidrs. Tātad mēģināsim šodien, balstoties tieši uz šiem avotiem, saprast, kas tad īsti ir zināms par to, kas kurapatos notika. Jā, un kā tas vispār nāca gaismā, un kādas tur pretrunas vēl joprojām ir, un, protams, kāda ir tā kurapatu nozīme šodien, skatoties caur šo avotu, tā teikt, prizmu. Labi. Sākumā, varbūt, lai klausītājiem vieglāk uztver, iedomāties situāciju, mežs pilsētas nomalē. Kur gadu desmitiem slēpti masu kapi, pilnīgā slepenībā, un tad pēkšņi politisku pārmaiņu laikā tas viss atklājas. Un satricina sabiedrību. Lūk, tas ir stāsts par kurapatiem. Un tas, jāsaka, ir diezgan sarežģīts. Jā, tā ir. Sāksim ar pašiem pamatiem. Kas ir kurapati un kas tur notika, saskaņā ar mūsu avotiem? Tātad, kurapati tas ir mežains apvidus Minskas ziemeļaustrumpievārtē, un abi avoti, gan Wikipēdija, gan Pazņaks saka vienu un to pašu. Tā bija vieta, kur padomju slepenpolicija, tas NKVD, veica masu nāves sodu izpildi. Un tas notika laika posmā no 1937. līdz 1941. gadam. Tas ir tas bēdīgs slavenais lielais terors Padomju Savienībā, vai ne? Stālina represiju. Tas tumšākais periods. Tieši tā. Laiks, kad represijas bija vienkārši masveidīgas, visā Padomju Savienībā, un kurapat izskatās bija viena no tām vietām Baltkrievijā, kur šī politika tika īstenota sistemātiski un slepeni. Un te mēs nonākam pie viena no sāpīgākiem jautājumiem, un acīm redzot joprojām neskaidrākajiem. Cik cilvēku tur nogalināja? Kāds tas mērogs? Lūk, te avoti mums parāda diezgan dramatisku ainu, bet nevis ar skaidru atbildi, drīzāk ar milzīgām pretrunām. Tiešāk? Jā, Wikipēdijas rakstā ir apkopotas ļoti dažādas aplēses, un tas pats par sevi jau ir zīmīgi. Kādas tad ir tās aplēses? Cik liels ir tās atšķirības? Atšķirības ir, es teiktu, satriecošas. Vienā galā ir, piemēram, Baltkrievijas kādreizējā ģenerālprokurora Božeļko minētais skaitlis līdz 7000 upuru. 7000, labi. Bet tad padomju Baltkrievijas pēdējais ģenerālprokurors Tarnovskis jau runāja par vismaz 30 000. No 7 uz 30? Jā. Un enciklopēdijā Baltkrievijā minēts skaitlis līdz 100 000. Tas jau ir milzīgs diapazons. No 7 līdz 100 000, bet saprotu, ka ir arī vēl lielāki skaitļi minēti. Ir gan, un tos arī piemin Wikipēdija. Zjanons Pazņaks un Jevgenijs Šmigaļovs savā tajā ļoti ietekmīgajā 1988. gada publikācijā. Jā, tajā literatūrai mastatstva. Tieši tā. Viņi minēja skaidlus no 102 000 līdz pat 250 000 upuru. 250 000? Jā, un līdzīgu skaitli 250 000 min arī poļu vēsturnieks Vinickis. Un tad vēl britu vēsturnieks Normans Deivis. Viņš konkrētu skaitli nesauc, bet ir teicis, ka upuru skaits bijis daudz lielāks. Šī milzīgā neskaidrība. No dažiem tūkstošiem līdz 4 miljonam vai pat vairāk, tas ir šokējoši. Ko tas īsti nozīmē? Tas ļoti spilgti parāda to problēmas sakni. To uzsver arī Wikipēdijas raksts, proti NKVD arhīvi Baltkrievijā. Tie, kas varētu dot atbildes. Tieši tā. Tie joprojām ir slēgti pētniekiem, un šī slepenība, šis datu trūkums, protams, rada augsni spekulācijām un varbūt pat apzinātām manipulācijām ar vēsturi. Tātad pati neskaidrība par skaitu ir kļūst par daļu no stāsta. Jā, tā varētu teikt. Bet kā šī vieta, kas tik ilgi bija noslēpumā tīta, vispār nāca gaismā?
Atklāšana notika 2088. gadā, un abi mūsu avoti, gan Wikipēdija, gan tas, ko Pazņaks teica diskusijā, apstiprina, ka tieši viņš, arheologs un vēlākais politiķis Zienons Pazņaks, vadīja tās pirmās ekshumācijas. Tad viņš bija tas iniciators. Izskatās, ka jā. Protams, vietēji iedzīvotāji jau sen zināja par to vietu, bet tikai perestroikas laikā, kad gaisotne kļuva brīvāka, par to varēja sākt runāt publiski un veikt izpēti. Un tas notika ļoti zīmīgā brīdī. Padomju Savienība jau sāka brukt. Kāda bija tā atklājuma tūlītējā ietekme tur, Baltkrievijā? Saskaņā ar Wikipēdiju ietekme bija milzīga. Kurapatu atklāšana deva vienkārši ārkārtīgi spēcīgu impulsu gan demokrātijas, gan neatkarības kustībai Baltkrievijā. Tas ko katalizators. Jā, tieši tā. Katalizators nacionālajai atmodei, jo tas atklāja to apslēpto padomju režīma brutalitāti tā ļoti uzskatāmi. Un Pazņaks savā diskusijā, viņš arī piešķir kurapatiem tādu īpašu nozīmi, vai ne? Viņa skatījums ir diezgan, radikāls. Jā, viņš ir ļoti tiešs tajos diskusijas fragmentos, viņš kurapatus sauc par būtisku pierādījumu. Viņš lieto to krievu vārdu ulika. Kas nozīmē lietiskais pierādījums, vai pat apsūdzības pamats. Tieši tā. Pierādījumu genocīdam pret Baltkrievu tautu, viņa interpretācijā tās nav tikai masu slepkavības, tā ir mērķtiecīga politika pret nāciju. Genocīds, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs apzīmējums. Bet, cik es saprotu no avotiem, jautājums par to, kurš tad īsti bija vainīgais, vismaz oficiāli, ir bijis diezgan, samodžināts. Jā, Wikipēdijas rakstus to norāda. Gan padomju laika, gan vēlākās Baltkrievijas oficiālās izmeklēšanas komisijas, viņas slēdzieni bija neskaidri, pat pretrunāti. Kā tas izpaudās? Tika izvirzīta arī versija, ka slepkavis varēja veikt vācu okupācijas spēki Otrā pasaules kara laikā, nevis NKVD pirms kara. Tātad mēģinājums novelt vainu uz nacistiem. Tāda versija tika apspriesta oficiālās izmeklēšanās, kā minēts Wikipēdijā, bet ir pierādījumi, kas runā pretī šai versijai par vāciešu vainu. Kādi pierādījumi? Wikipēdija apraksta grāmatu, kura pati nādes ceļš, un tur esot apkopoti divu veidu būtiski pierādījumi. Pirmkārt, bijušo NKVD darbinieku atzīšanās par dalību nāves sodu izpildē tieši kurapatos. Atzīšanās, tas ir nopietni. Un otrkārt? Otrkārt, kas ir varbūt pat vēl svarīgāka liecības no 55 apkārtējo ciemata iedzīvotājiem. Tie ir ciemi kā Ciāna Jotkava, Drazdava, pat Baloce. Vietēji iedzīvotāji. Atsliecinieki, jā. Un viņa liecības, kā avots apraksta, bija ļoti konsekventas. Viņi redzēja NKVD darbiniekus regulāri, īpaši naktīs. Ko viņi darīja? Veda cilvēkus uz Kurapatu mežu, ar slēgtām kravas automašīnām, un tas notika tieši tajā periodā, no 1937. līdz 1941. gadam. Un par vāciešiem, ko viņi teica? Viņi kategoriski noliedza, ka vācieši kara laikā šajā konkrētajā vietā būtu veikuši ko līdzīgu masveida slepkavības. Tā kā šīs atsliecinieku liecības ir ļoti spēcīgs arguments par labu NKVD atbildībai. Saprotu. Tātad liecības norāda uz NKVD. Bet kāds bija tas plašākais politiskais fons? Kāpēc tas viss notika? Pazņaks savā diskusijā par to runāja plašāk, vai ne? Jā, Pazņaks uzsver, Kurapātī nebija kaut kāda vietējā NKVD nodaļas patvaļa. Viņa prāt tā bija daļa no sistemātiskas padomju politikas. Viņš lieto krievu terminu stalinskā politika, tātad Staļina laika politika. Un kāds bija šīs politikas mērķis? Baltkrievijā, Ukrainā, citur? Pēc Pazņaka domām. Viņš apgalvo, ka mērķis bija apzināti iznīcināt jebkādu potenciālo pretestību padomu varai. Un īpaši vērsties pret nacionālajām elitēm, tādās republikās kā Baltkrievija un Ukraina. Kāpēc tieši tur? Jo šīs republikas to nacionālās kustības tika uzskatīts par draudu, apzīmēts ar to padomju klišeju buržuāziskais nacionālisms. Mērķis bija salauzt nacionālo mugurkaulu. Vai viņš minēja kādus konkrētus piemērus šai politikai? Kā tas izpaudās? Jā, viņš diskusijā velka paralēlis ar Holodomoru Ukrainā, to mākslīgi izraisīto bādu 30. gados, uzskatot to par līdzīgu metodi. Jā, kā metodi nacionālās identitātes apspiešanai un fiziskai iznīcināšanai.
Baltkrievijā metode bija cita – masu āresti un nāves sodi, bet mērķis, viņuprāt, bija līdzīgs. Un kā praktiski tika atrasti iegansti tiem arestiem? Nevarēja taču vienkārši visu pēc kārtas arestēt. Pazņaks min safabricētu lietu izmantošanu. Kā piemēru, viņš min lietu par it kā pastāvošu Baltkrievijas atbrīvošanas savienību – Sajūs Vizvaļienie Bielorūsi. Kuras patiesībā nebija. Visticamāk, ka nē, tādas neesošas organizācijas tika izdomātas, lai varētu masveidā arestēt cilvēkus, apsūdzēt pretvalstiskā darbībā un tā attaisnot represijas. Pret kādām sabiedrības grupām tas represijas bija īpaši vērstas, pēc Pazņaka teiktā? Viņš īpaši izceļ divas grupas. Pirmkārt, inteliģence. Viņš lieto to krievisko vārdu inteliģenciju. Izglītotie cilvēki, rakstnieki, zinātnieki, skolotāji, tie, kas uzturēja nacionālo kultūru, valodu. Un otrie? Otrie bija zemnieki, viņš lietot baltkrievu vārdu seļānau. Zemnieki tika uzskatīti par nacionālo tradīciju glabātājiem. Un arī par potenciāli naidīgu šķīru pēc kolektivizācijas. Viņš arī pieminēja, ka Kurapati nebija vienīgā šāda vieta Minskā. Jā, lai parādītu to mērogu, Pazņaks min arī citas vietas, piemēram, Čeļuskiniešu parku, parku Čeļskincev, citā Minskas daļā. Tas liek domāt, ka Kurapati bija tikai viena, varbūt lielāka, bet nevienīgā šāda nāves zona pilsētā un tās apkārtnē. Tas viss kopā veido patiešām, drūmu ainu par sistemātisku valsts organizētu teroru. Kā šī traģiskā vieta tiek pieminēta un atcerēta šodien, balstoties uz mūsu avotiem? Kāda ir tas simboliskā nozīme? Simboliskā nozīme ir milzīga. Īpaši skatās caur Pazņaka prizmu. Viņš diskusijā Kurapatus konsekventi sauc par Baltkrievu moceklības simbolu un padomju genocīda simbolu. Viņa prāt tā ir vieta, kas apliecina tautas ciešanas un upurus režīma vārdā. Un ir arī konkrētas tradīcijas, kas saistītas tieši ar Kurapatiem. Jā, Wikipēdija piemin dziadi. Dziadi. Tā ir sena Baltkrievu sainču piemiņas diena, novembra sākumā. Bet mūsdienās šī diena ir ieguvusi jaunu nozīmi. Kādu? Cilvēki dodas gājienos uz Kurapatiem, lai pieminētu ne tikai savus senčus, bet arī visus padomju represiju upurus. Tas ir kļuvis par tādu svarīgu ikgadēju notikumu. Pirmais šāds gājiens bija jau 1988. gadā, tūlīt pēc atklāšanas. Tas droši vien bija ļoti spēcīgs notikums. Jā, un Wikipēdija sniedz diezgan dramatiskas detaļas par to pirmo dziedi gājienu. 1988. gada 30. oktobrī tur piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku. Milzīgs skaits priekš tā laika. Un kā reaģēja vara? Vara acīm redot nobijās. Nobijās no tādas masu manifestācijas, kas saistīta ar tik sāpīgu tēmu, un lika milicijai un iekšlietu karaspēkam to gājienu brutāli izklīdināt, izmantojot asaru gāzi un stekus. Pat 88. gadā. Jā, pat perestroikas beigās tas parādīja, cik sprādzienbīstams šis temats bija padomi varai. Bet Kurapati ir piesaistījuši arī starptautisku uzmanību, vai ne? Jā, noteikti. Wikipēdijā kā spilgs piemērs minēta ASV prezidenta Billa Clintona vizīte 1994. gadā. Viņš tur atstāja piemiņas zīmi, tādu granīta solu ar plāksni. Ar uzrakstu? Jā, angļu un baltkrievu valodā. Baltkrievu tautai no amerikāņu tautas kā skumju apliecinājums. Tas bija tāds svarīgs starptautiskās atzīšanas žests. Bet vai ar to pieminekli viss bija kārtībā? Diemžēl nē. Wikipēdijas rakstā minēts, ka šis piemiņas sols vairāk kārt ir ticis demolēts, apgānīts. Pēc tam gan atkal atjaunots. Tas parāda, ka attieksme nav viennozīmīga. Tieši tā. Tie vandalisma akti skaidri parāda, ka attieksme pret Kurapatiem un to nozīme pašā Baltkrievijā ir ļoti pretrunīga un politizēta. Vai tur ir arī citi pieminekļi? Jā, Wikipēdija tienim vēl vienu, to 2004. gadā uzstādīja Baltkrievijas ebreju kopiena. Tas veltīts Kurapatas nogalinātajiem ebrejiem, kā arī citu ticības kristiešu un musulmaļu upuriem. Tātad vienojošs piemineklis. Jā, uzraksts ivritā un baltkrievu valodā godina visus staļinisma upurus, uzsverot to traģēdijas kopīgo raksturu. Un bija arī gadījumi, kad cilvēki mēģināja šo vietu aizstāvēt fiziski, tas liecina par lielu apņēmību. Jā.
Wikipēdijas rakstā ļoti spilgti aprakstīti notikumi 2001. un 2002. gadā. Tika plānots būvēt Mīnskas apveceļa jaunu posmu, un tas ceļš ietu tieši cauri Kurapatu memoriālajai aizsardzības zonai. Un kāda bija reakcija? Rēģējot uz to, jauniešu organizācijas, piemēram, Baltkrievijas Tautas frontes jaunieši, kustība Zubr, viņi burtiski okupēja šo vietu. Okupēja. Kā tas izskatījās? Viņi ziemas spelgonī vairākus mēnešus dzīvoja teltīs, rīkoja protesta akcijas un fiziski bloķēja ceļu būvniecības tehnikai. Neticami. Ziemā dzīvo teltīs, lai aizsargātu piemiņus vietu. Tas parāda, cik dziļi šī vieta rezonē, vismaz daļai sabiedrības. Jā, noteikti. Un Pazņaks arī savā diskusijā ļoti uzsvēra tieši atmiņas nozīmi, vai ne? Absolūti. Un viņa teiktais tajos fragmentos ir ļoti kaislīgs šajā jautājumā. Viņš saka, Kurapatu atcerēšanās ir vitāli svarīga Baltkrievu nacionālai identitātei, garam, nācijas konsolidācijai. Viņš lietoja ļoti spēcīgus vārdus, ja nemaldos. Jā. Viņš brīdina aizmiršana nozīmē morālu nāvi. Viņš lieto to krievu vārdu mjortv, miris. Viņa prāt, Kurapate ir vieta, kas ceļ nācijas garu, atmiņu, pašapziņu. Aizmirst to tas nozīmētu zaudēt daļu no sevis. Bet kāda ir situācija ar Kurapatu piemiņu šodien? Kāda ir pašreizējās Baltkrievijas varas oficiālā nostāja saskaņā ar avotiem? Te mēs atkal redzam sarežģītu un pretrunību ainu. Wikipēdijas rakstā skaidri norādīts, Aleksandrs Lukašenko administrācija oficiāli neatzīst Kurapatus par padomju režīmu noziegumu vietu. Un publiski par to nerunā. Publiskajā telpā šo tēmu parasti nepiemin vai pat ignorē. Pazņaks savā diskusijā arī pauda bažas par mēģinājumiem izdzēst atmiņu. Jā, viņa viedoklis ir ļoti kritisks. Viņš runā par pastāvīgiem mēģinājumiem noklusēt vai sagrozīt atmiņu par Kurapatiem. Viņš lieto tādu spilgtu krievu frāzi zataptaķ pameķi. Samīdīt piemiņu. Tieši tā, un viņš šos mēģinājumus saista arī ar plašāku politisko kontekstu, pieminot viņa prāta Krievijas ietekmi un, kā viņš izsakās, pucinskai politikai agresīvni, Putina agresīvo politiku. Kas pēc viņa domām veicina vēstures pārrakstīšanu arī Baltkrievijā. Jāpiebilst, tas ir Pazņaka viedoklis, kas atspoguļots avotā. Vai viņš minēja konkrētus piemērus, kā šī piemiņa tiek mīdīta? Jā, Pazņaks apgalvo, ka tiekot darīts viss, lai informācija par Kurapatiem tiktu izņemta no skolu mācību materiāliem. Nopietni? Jā. Viņš uzskata, ka tā ir apzināta politika. Lai jaunā paudze, kas beidz skolu par šo traģisko, bet varēja acīm redzot nērt to vēstures lapuzi, neko nezinātu vai zinātu ļoti maz. Tas ir satraucoši, tomēr. Šajā visā ir kāds interesants paradoks, kaut kas minēts Wikipēdijā. Jā, un tas ir diezgan pārsteidzoši patiesībā. Neskatoties uz šo oficiālo klusēšanu un acīm redzamajiem mēģinājumiem mazināt Kurapatu nozīmi, Wikipēdijā ir minēts fakts, ka 2004. gadā Kurapatu mežs tiek oficiāli iekļauts Baltkrievijas valsts vēstures un kultūras nekustamo vērtību sarakstā. Oficiāli iekļauts? Jā, un nevis kaut kādā zemā kategorijā, bet gan kā pirmās kategorijas vērtība, tātad nacionālas nozīmes piemineklis. Tātad no vienas puses oficiāla klusēšana, mēģinājumi nonivelēt nozīmi, no otras puses formāla atzīšana par augstākās kategorijas kultūras mantojumu, tas izklāsās pēc zināmas, šizofrēnijas valsts attieksmē. Tieši tā. Tas lieliski ilustrē to sarežģīto, pretrunīgo situāciju, kādā Baltkrievijā atrodas pagātnes piemiņa, īpaši attiecībā uz padomju perioda noziegumiem. Labi, mēģināsim apkopot. Galvenie secinājumi no mūsu avotiem. Kurapati ir vēsturiski apstiprināta NKVD masas slepkavību vieta, lielā terora laikā. Jā, upuru skaits ir milzīgs, bet joprojām nav precīzi zināms, arhīvu slepenības dēļ, un aplēses svārstās neticami plašā diapazonā. Šīs vietas atklāšana 1988. gadā, ko lielā mērā veicināja Zjanons Pazineks, kļuva par spēcīgu katalizātoru Baltkrievijas neatkarības kustībai. Tomēr cīņa par vēsturisko patiesību, par vainīgo noteikšanu, par pienācīgu piemiņas saglabāšanu, tā turpinās arī šodien. Un šī cīņa saskaras ar pretestību. Oficiālās varas klusēšana, mēģinājumi sagrozīt faktus vai mazināt nozīmi, ko īpaši akcenta Pazņaks. Bet vienlaikus šī vieta ir juridiski atzīta par valsts nozīmes kultūras mantojumu. Tāda paradoxāla situācija. Jā,
Un tas viss notiek kontekstā, kur atmiņa par kurapītiem ir kļūsa par svarīgu simbolu, nacionālās identitātes un pretestāšanas simbolu daļai sabiedrības. Tieši tā. Kāpēc šis stāsts par kurapitiem, balstoties uz šiem avotiem, ir svarīgs? Ne tikai Baltkrieviem, bet ikvienam, kas interesējas par vēsturi, par mūsdienu pasauli. Manuprāt, tas ir ļoti spilgts piemērs. Pirmkārt, kā tiek atklātas slēptās vēstis lapuses. Otrakārt, kā darbojas valsts represiju mehānismi. Un arī par atmiņas politiku. Jā, tas ļoti uzskatāmi parāda atmiņas politikas nozīmi, kā pagātne tiek izmantota vai noklusēta, lai veidotu nacionālo identitāti, lai leģitimētu vai deleģitimētu politiskos režīmus. Un tas atgādina, cik aktuāli tas ir arī šodien. Protams, cik aktuāla un sarežģīta var būt pagātnes nozieguma atzīšana un izvērtēšana, īpaši valstīs ar, autoritārām tendencēm. Un noslēgumā, kā vienmēr, jautājums tālākām pārdomām, kas izriet no tā, ko mēs šodien apspriedām, ņemot vērā šo milzīgo neskaidrību par upuru skaitu, to oficiālo klusēšanu, ko kontrastē ar Pazņaka uzsvērtajiem mēģinājumiem samīdīt piemiņu, un vienlaikus to formālo pieminekļa statusu, Jā. ko šī kurapatu sarežģītā un apstrīdētā piemiņa mums stāsta, par tiem izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties, mēģinot godīgi izvērtēt traumatiskas nacionālās vēstures epizodes, īpaši situācijās, kad valdošiem režīmiem varētu būt interese veidot noteiktu, sev ērtu stāstu par pagātni. Vai varbūt jautājums ir jāpagriež nedaudz citādi? Ja kādu dienu kļūtu iespējama pilnīga patiesības atklāšana par kurapatiem, ar visiem arhīvu datiem, liecībām, kā tas varētu pārveidot Baltkrievu nācijas izpratni par savu pagātni un, iespējams, stiprināt tās identitāti un nākotnes ceļu? Jā, šie jautājumi paliek atvērti un liek domāt par vēstures un atmiņas sarežģītajām attiecībām.